Dāmas un kungi, kungi un dāmas, esiet sveicināti mūsu jaunākajā ierakstā Latviju latviešiem ar mani, kā parasti Elīna Baloda. Un nemainīgā Stankēvits. Sveiki visiem! Tātad mēs iesāksim ar tādiem jaunumiem. Tāds interesants stāsts. TV-nets ir ielicis tredos, kā gadās arī tā. Un pirmais randiņš Kuldīgas pusē beidzās ar kriminālu procesu par nelegālo cigarešu pārvadāšanu. Un starp citu ir interesants stāsts. Vīrietis un sieviete sarakstījās, iepazinās sociālajos tīklos un attiecīgi sarunāja randiņu. Un vīrietis teica, tā, man nav autovadītāja apliecības, tāpēc palūdzu savai randiņu partnerei piesaisties pie stūres. Un viņa arī piekrita, piesēdās. Viņš teica, mums vajag aizbraukt tur, braukt caur Jūrmalas šoseju. Viņi brauc caur Jūrmalas šoseju un tur policija ar zizlīti nostādina un atrod cigarešu kontrabandu. Oh. Man liekas, tas ir vienkārši kā pirmais randiņš priekš tās sievietes. Interesanti, aizbrauc pirmo randiņu un tevi arestē. Kā tas izklausās traumējoši, godīgi sakot. Man liekas, tā sieviete vairāk negribēs ne ar vienu vīrieti iet randiņā. Es domāju, ka jā, viņi visticamākais paņems tādu pauzīti minimāli no randiņiem. Jā, bet iedomājies reāli palūgt sievietē, lai brauktu ar mašīnu, un viņa piekrīt. Kā viņš vispār atbrauc, ja viņam nav tiesības? Kur loģika? Ir daudz jautājumu, maz atbilžu šobrīd. Bet tas ir interesants notikums. Jā, tas viennozīmīgi liks aizdomāties sievietēm. Pirms tu piekrīti uz randiņiem, pārliecinies, kas tas pa vīrieti. Jā, vienmēr pārliecinies, kas tas pa vīrieti pirms dodies randiņiem. Un tad vēl viens tāds ieraksts no man patīk kaķi. Acīm redzot, cilvēkam patīk kaķi. Un varbūt 3 cilvēki. Un 3 cilvēki. Un ierakstā ir atspoguļots, ko teica Eviks Siliņa. Viņa teica, mums jāiet uz priekšu ar jaunām idejām, nevis tikai jālamā valdība. Un tā Siliņa aicina latviešu. Un patiesībā man ir jauna ideja. Man jaunā ideja ir tāda, ka mēs rudenī atstājam visu vienotību ārpus Saeimas. Tāda ir man ideja. Un es uzskatu, ka tādā veidā arī valsts uzlabosies un sāks attīstīties, jo šobrīd šī stagnācija ir vienkārši bēdīga. Jā, es tev tam piekrītu. Man liekas, tas absurdi, ka viņi saka, mums jāiet uz priekšu ar jaunām idejām, nevis jālamā valdība, bet jūs esat ievēlēti no sabiedrības puses, lai iet uz šīm jaunām idejām, bet jūs neko nedarat. Tad kāpēc jūs prasat sabiedrībai jaunas idejas? Es pilnīgi piekrītu. Kur ir jūsu jaunās idejas? Kāds ir jūsu sabiedrībai? Prasat jaunas idejas. Jūs 15 gadus tur atrodaties. Un sabiedrībai ir tiesības tomēr arī lamāt, ja sabiedrība ir izdarījusi savu izvēli, un tā izvēle ir bijusi kļūdīga, un tie valsts vīri reāli, maigi sakot... Es domāju, jaunā ideja atstājam šamējos ārpusē, un ir laiks jaunam uznācienam, ir laiks restartam. Un kas, Elīna, ir jauns attiecīgi ziņās? Jā, nesen Saeima ir pieņēmusi grozījumus veikusi un aizliegusi mobilos tālruņus lietot skolā līdz pat 9. klasē. Jā, tas droši vien ir sāpīgs lēmums skolēniem, bet kā tev šķiet, vai tas vispār bija pareizi? Es domāju, ka kaut kādā ziņā pat jā, jo es esmu runājis ar vairākiem pedagogiem un skolotājiem, un viņi saka, ka bērni tiešām neklausās, ko stāsta. Un skolotāji attiecīgi nevar tā vienkārši atņemt telefons. Es kaut kur dzirdēju diskusiju, ka bija tas jautājums, vai starpbrīžos drīkst vai nedrīkst. Manā skatījumā varbūt starpbrīžos varētu, jo tomēr dzīvojam Ķīnā tādā ziņā. Yeah. Bet mācību stundās ir forši, ka varbūt ir kaut kādā ziņā regulēts, ka bērni tomēr vairāk apgūst to vielu un vairāk koncentrējās, jo tas telefons man šķiet ir traucēklis. Es atceros no savas pamatskolas, gribās bišķīt pastīties tajā telefonā. Man liekas, ka tam nevajadzēja varbūt tikt noteiktam likumā, normā kādā, jo es esmu redzējis, ka daudzas skolas vienkārši to jau ievieš kā pašas, kad aicina skolēnus pirms stundām ir kastīte, kurā jānoliek telefons. Un, protams, ir tie, kuri negodprātīgi dara, bet jāatcerās, ir 21. gadsimts un tehnoloģijas, tomēr arī jauniešiem ir jāspēj kaut kā izmantot, un varbūt ir jāpadomā, kā to mācību procesu padarīt interesantu, kad arī var izmantot šo telefonu, lai apgūtu kaut ko jaunu, izlasītu kaut kādu interesantu faktu vai izpildītu kādu uzdevumu. Jā, man patīk šī tā vīzija. Es gan domāju, ka tas vairāk varbūt attiecināms uz kādu 7. 9. Pieņemsim, bet
Līdz kādai 6. klasē, man šķiet tās pamatprasmes vajag Pirms tam apgūt. bija jāizliekts, līdz 6. klasē, bet kāpēc līdz 9. šobrīd tas tā diezgan interesanti. Obligātā izglītība. Tā, kas vēl jauns ir tavos? Jā, nākamais ir ļoti interesants temats. PVD atklāja šokējošas pārkāpumus kebabnīcās. Izrādās, ir aizvērts 3 kebabnīcas. Tāpēc, ka viņas nav spējušas izpildīt PVD normas. Lielākoties šīs PVD normas viņi saka, ka nav spējuši izpildīt, tāpēc, ka viņiem nav izpratne par higiēnu. Pieņemsim, iet uz stolītes, pēc stolītes apmeklējuma nenomazgā rokas un ar tām pašām rokām taisa šo kebabu, vai pieņemsim kaut kādas salvetes, ar ko tu slauki savu darba virsmu, tiek izmantots kaut kādam citam mērķim, nedodies poda virsmē vai kaut kam tam līdzīgi. Un visi šie apstākļi ir raisījuši to, kad ir šīm kebabnīcām jāatņem iespēju veikt sniegt savus pakalpojumus. Es gan nesaprotu, kura tieši šajā ziņā bija šokējoši, jo es pirms gadiem jau tie bija 8, ja nemaldos, iegāju kebabnīcā, un man apkalpoja attiecīgi indietis. Un, zin kā, es iedodu naudu par savu kebabu, viņš to naudu paņem, ieliek kasē un sāk taisīt kebabu. Un es to kebabu arī uzreiz izmetu ārā un nekad vairāk kopš tās reizes neesmu apmeklējis šīs iestādes, jo tas jau uzreiz bija redzams. Es nezinu, kur šokējoši, man prieks, ka pēc tik ilga laika viņi beidzot pieķērušies. Vismaz. Jā, man arī godīgi sakot līdzīgs stāsts. Es Liepājā arī gāju kebabnīcā, pasūtīju pirmo reizi kebabu, un, godīgi sakot, man tā pieredze bija diezgan bēdīga, jo tas kebabs dīvaini oda, un es nevarēju iest, un es teicu, es vairs neiešu, jo es redzēju, kā tur vispār vide iekšā ir, un es arī piekrītu tam, ka, ja tu paņem naudu, un pēc tam nomazgā rokas uzvelc cimdus taisa ēdienu, nevis vienkārši, jo nauda tomēr arī kaut kādā ziņā ir netīra. Jā, jo nauda, starp citu, viena no netīrākajām lietām pasaulē, gan metaforiski, gan vispārīgi. Tas bija skaisti pateikts. Bet, kā, es domāju, ka arī mums tādas kultūras starpības ir, ka mūsu higiēnas atšķirās. Un varbūt tas, kas viņiem pieņemts normāli, tas priekš mums galīgi nav pieņemams. Bet es gribētu uzslavēt beidzot PVD, ka viņi rīkojas un viņi dara. Un es gribētu, lai šīs pārbaudes ir biežāk un šīs kebabnīcas, kuras nespēja ievērot kaut kādus normas, tiktu tomēr sodītas. Lai beidzot saprot, ka šeit nav vieta vieglai peļņai. Tomēr te ir arī noteikumi, kurus jāievēro un to jāpielāgojas šai kultūrai. Zelta vārdi no Elīnas vēlamies redzēt PVD pārbaudas biežāk, un PVD arī kopā var patiesībā paņemt robežsardzi, tīri profilaksē pārbaudīt dokumentus. Jā, nākamais tāds interesants arī notikums, ka Latvija kļuvusi laimīgāka. Pasaules laimes ziņojumā uzlabojam savu vietu. Protams, mūsu vieta no visām valstīm ir 49. Es nezinu, kā mēs tur baigi uzlabojam. Bet, Klau, kā tu jūties? Tiešām esi laimīgāks palicis pa gadu? Godīgi sakot, es neteiktu, ka pa gadu, bet es pēdējās nedēļās esmu izteikti laimīgāks palicis, jo es izēju ārā un ir saulīte. Man patīk saulīte, ir forši. Tā kā, ja šī aptauja tika veikta tad, kad mums Latvijā saule parādījās tikko, tad mēs varētu pakāpties. Ja viņi vasarā taisītu, es domāju, mēs vēl pa 10 vietām pakāptos. Jo, protams, ja taisa aptauja kaut kādā rudenī, tad viss bija tā depresīvāk. Bet vasara, pavasaris, tas ir mūsējais laiks. Jā, es tev piekrītu, ka pavasaram nākot uzreiz kļūst tāds pilnīgi atvērtāks, možāks, grib agrāk celties, kaut ko darīt. Bet šis ir interesanti, kāpēc, pieņemsim, Somija nemainīgi paliek savā pirmajā vietā un ar ko viņa ir tos iedzīvotājus laimīgākus darījusi. Vai tas ir valdības paveiktais darbs, vai paši Somi ir pa dzīvi tādi priecīgi, laimīgi un nesaredz to pesimismu, kā mēs varbūt, tas ir labs jautājums. Es domāju, ka tas ir viss kopā un attiecīgi viņiem arī nav jānovērš tās okupācijas sekas, kuras ir mums jānovērš. Un tomēr izejot ārā un tu redzi vēl joprojām tās bloka mājas un nedzirdi latviešu valodu tik daudz, cik gribētos dzirdēt, es domāju, ka tas arī ietekmē tādu laimes sajūtu valstī. Jā, tas varētu tā būt. Un arī atgriežoties pie tāda patriotisma tēmas, tad, kā jau mēs zinām, ir mums leģendārs datums 16. mārts, kas ir leģionāra diena, piemiņas diena. Un mēs arī ar Austru piedalījāmies šajā
šīs dienas pasākumā, svinīgajā gājienā un arī pie brīvības pieminekļa un arī pieminējām šos te leģionārus, kuri ir reāli cīnījušies par mūsu brīvību. Protams, šis datums vienmēr ir aizsījis lielu diskusiju mūsu vidē, un mēs arī zinām, kad ir sodīts pat bijušais ministrs, ja es nemaldos, kurš 16. martā aizgāja nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa, un viņam pat nācās ziedot savu amatu daļu tā. Šis datums ir bijis tāds skandalos, un es arī nesen manīju agresoru valstu propagandas kanālos, ka viņi izmantojuši vairākus materiālus, kuros mēs esam šajā leģionāra dienā, un arī stāstījuši, cik tas ir slikti, ka tā leģionāra diena nav laba bijusi latviešiem un tā tālāk. Leģionāru cīņas, paši leģionāri nav bijuši labi priekš latviešiem, un tā bija tautas iznīcināšana un tā tālāk. Pasaka, kā tev šķiet, vai tiešām šī diena nav tik nozīmīga mums? Es uzskatu, ka šī diena ir nozīmīga. Mēs pieminam attiecīgi mūsu leģionārus. Man personīgi ir tā, ka mans vecvectēvs bija leģionārs. Es gan atceros viņu, gan priekš manis ir tāds atskaites punkts, kā jau es pirms tam pieskāros okupācijas sekām, cik mēs tālu esam tikuši, lai novērstu okupācijas sekas, jo leģionāri cīnījās, un šobrīd ir arī tāda mūsu cīņa, lai mēs arī nodotu labāku Latviju nākošajiem latviešiem. Un priekš manis šis ir nozīmīgs datums. Es domāju, ka ļoti daudz latviešiem šis ir nozīmīgs datums. Un tas, ka, protams, agresoru valstī nepatīk, un ir attiecīgi vēl, es redzēju, bija progresīvie, kuri teica, leģionāra diena ir šis, tas vai tas. Jā. Bet manā skatījumā ir jāskatās uz tādu, ka tie tomēr mūsu cīnītāji, un man liekas, ir zemiski arī tas, ko progresīvie darīja, iestājoties pret leģionāra dienu. Jā, ja man šķiet, ka šai dienai tomēr būtu jābūt ar atzīmējumiem dienām, tas ir viens. Un otrs, varbūt mūsdienās mums tā cīņa ir ar cilvēku prātiem, ar informāciju, un es domāju, ka būtu jāmeklē risinājumi, kā vairāk stāstīt par šo dienu, par notikumiem, kas saistījās ar leģionāriem, kā viņi radās un tā tālāk, lai tiešām paustu šo te nozīmīgumu, kas bija latviešiem, jo gandrīz katrā latviešu ģimenē ir šis leģionārs bijis. Un ir jāpiemina arī to, ka ļoti daudz leģionāru pēc tam nokļūstot trimdā, viņi turpināja cīnīties un ticēt par Latvijas neatkarību, par brīvību, un arī viņi pie tā strādāja. Un tā kā manā skatījumā ir nepieciešams godināt šos cilvēkus. Jā, es pilnīgi tā piekrītu. Šī ir mūsu šīs nedēļas atskats uz tādām interesantiem tematiem, bet, kā vienmēr, mūsu raidījumi paliek interesanti ar izaicinājumiem. Un Austrija, šī ir tava kārta izaicinājuma. Un es domāju, ka tev noteikti atgriežoties pavasara dvēsmai, jāatrod pirmie sniegpulkstenīši. Pirmie sniegpulkstenīši? Jā. Taču pavasaris atgriežas. Labi. Un jāuzdāvina kādam garām gājējiem, bet tas viss ir jāiefiksē. Tā tad man ir jāatrod pirmie sniegpulkstenīši un jāuzdāvina kādam garām gājējai. Visticamākais, sarunājuši. Es gan no tevs neesmu sagaidījis izaicinājumu, bet sarunājuši būs. Tas arī noteikti no manas būs. Bet tiekamies nākamajā raidījumā un ar pirmiem sniegpulkstenīšiem. Tiekās.